Depozīta iepakojuma operators ir dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas darbības nodrošinātājs un ieviesējs Latvijā. Un šogad, 1. februārī, nosvinājām depozīta sistēmai jau 3. gada dienu. Ko mēs esam izdarījuši par šiem 3 gadiem? Pērn, 24. gadā, šis vidējais iepakojuma atgriešanas rādītājs bija 83,3%. Un tas ir būtisks uzrāviens, ja mēs salīdzinām ar laiku pirms depozīta sistēmas, kad, piemēram, PET iepakojuma atgriešanas un pārstrādes rādītājs bija mazāks par 50%. Īpaši arī lepojamies ar atkārtoto uzpildāmu pudeļu depozīta sistēmu. Ar to mēs esam unikāli. Un mūsu atgriešanas rādītājs šīm atkārtot uzpildāmām pudelēm ir vairāk kā 90%. Latvijas depozītu sistēma ir kā paraugs Eiropā, un tās darbība tika atzīta kā labākā pēc RELūpa eksperta domām. 3 gadu laikā sasniegtie rezultāti apliecina, ka depozīta sistēma nevien mazinās vides piesārņojumu, bet arī kļūs par iedvesmu un izaicinājumu citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur šāda sistēma vēl ir ieviešanas stadijā. Depozīta iepakojuma operators ir labās prakses piemērs un vērtīgs piemērs citiem uzņēmumiem, kas cenšas sasniegt klimata neutralitāti un nulles piesārņojuma mērķus. Mūsu kā depozīta punkti misija pārliecināt ik vienu sabiedrības locekli, ka izdzert dzērienu iepakojums nav atkritums. Tas ir būtisks resurss. Šī ir aprits ekonomikas atslēga, kas palīdz mums izvairīties no nevajadzīgas, neliederīgas naftas, gāzes produktu izmantošanas. Un, ja mēs skatāmies valsts mērogā, tā palīdz samazināt mūsu importu, eksportu bilanci par labu. Tā mēs terējam kā valsts mazāk naudas.